Lūcijas Annejs Seneka vēstules Lucīlijam par ētiku. 13. vēstule. Kā cīnīties ar bailēm no nelaimēm nākotnē? Seneka sveic savu Lucīliju. Ka tev ir daudz drosmes, to zinu. Jau iekams bruņojies ar svētīgām likstu uzveicējām pamācībām, varēja būt apmierināts ar savu attieksmi pret likteni, un jo vairāk tad, kad jau bija stājies cīņā ar to un pārbaudījis savus spēkus, uz kuriem nekad nevar droši paļauties, kamēr no dažādām pusēm nav parādījušās grūtības un reizēm arī jau pienākušas pavisam tuvu. Tajās tiek pārbaudīta īsta vīrišķība, kas nekad nepakļausies svešai gribai. Tā ir pārbaude ar uguni. Neviens atlēts, kas nereiz nav sadauzīts zili melns, nespēja ar pilnu sparu doties sacīkstēs. Tikai tāds, kurš redzējis pašu asinis, kuru zobi brakšķējuši no dūras triecieniem, kurš, kad tam aizlikta kāja priekšā ar visu stāvu izturējis pretinieka svaru un nosviest zemē nav zaudējis drosmi un nogāsts ikreiz cēlies, jo nelokāmāks. Tikai tāds ar lielām cerībām dodas cīņā. Tātad, paliekot šā salīdzinājuma ietvaros, liktenis jau nereiz vien piespiedz tev pie zemes, taču tu nepadevies, bet uzlēci kājās un nostājies vēl stingrāk, jo drosme, ja to izaicina, aug augumā. Un tomēr, ja tev tīk, pieņem no manis palīga līdzekļus, ar kuriem var bruņoties. Kas mūs baida, Lucīlija, ir sastopams biežāk nekā tas, kas mūs moka, un biežāk ciešam savās iedomās nekā īstenībā. Es runāju ar tevis nevis stoiķa valodā, bet šādā, rimtākā. Mēs taču apgalvojam, ka viss, kas izraisa vaidus un stenas, ir nenozīmīgs un nicināms. Atmetīsim šos augstos vārdus, kaut arī, lai dievi man liecinieki tie ir patiesi. Mācu tev tikai vienu. Neesi nelaimīgs pirms laika, jo tas, kas tev it kā draud un tevi baida, varbūt nekad nenotiks. Vismaz vēl nav noticis. Tātad daudz, kas moka mūs vairāk nekā vajadzētu, daudz, kas agrāk nekā vajadzētu, arī daudz, kas tāds, kam vispār nevajadzētu mūs mocīt. Mēs vai nu pārspīlējam savas ciešanas, vai aizsteidzamies tām priekšā, vai izdomājam tās. Par pirmo punktu pagaidām nerunāsim, jo tas ir pretrunīgs un prāva tika ievadīta. Par to, ko nosaukšu par nenozīmīgu, tu apgalvosi, ka tas ir pats ļaunākais. Es pazīstu cilvēkus, kas šaustīti pletnēm smejas, un citus, kas vaidu pļaukas dēļ. Vēlāk redzēsim, vai šīs lietas ir nozīmīgas pašas par sevi vai mūsu vājumu dēļ. Apsoli man tikai vienu. Ik reiz, kad tevi apstāst cilvēki, kas centīsies tev iestāstīt, ka esi nelaimīgs, domā nevis par to, ko dzirdi, bet par to, ko jūti, un pacietīgi apsver un vaicā sev. Tu taču sev pazīsti vislabāk. Kāds viņiem pamats liet asaras par mani? Kāds viņiem pamats būt tik nemierīgiem, pat baidīties manu pieskārienu, it kā man nelaime varētu pārliekt uz viņiem? Un vai te vispār ir kāda nelaime? Varbūt šis gadījums nav tik ļauns, cik tam nelāgas laba. Jautā pats sev, varbūt mokos un bēdājos bez kāda pamata un padara par nelaimi to, kas nemaz tāda nav. Bet kā lai es zinu, vaicāsi? Vai manas bažas ir pamatotas vai ne? Pieņem šādu mērauklu. Mūs moka vai nu pašreizējie, vai nākotnes apstākļi, vai abreizē. Par pašreizējiem spriest ir viegli. Ja tava miesa ir brīva un vesela, ja tu neciet nekādas pārestības, tikai tad pievērsīsimies nākotnē. Šodien tai gar mums nav nekādas daļas. Bet tā taču pienāks. Vispirms pārbaudi. Vai ir drošas pazīmes, ka tuvojas kas ļauns? Visbiežāk nomokāmies ar aizdomām, un mūs ķircina tas, kas mēdz nobeigt karus un vēl biežāk nobeidz atsevišķus cilvēkus – valodas. Tā tas ir, mans Lucīlija. Mēs ātri vien pievienojamies citu domām un nemaz nepūlamies pārbaudot tikt skaidrībā par to, kas mūs baida, bet rīcam un metamies bēgšus kā tie, kurus no nometnes dzen laukā izbiedēta ganāmpulka sacelts putekļu mākonis, vai kā ļaudis, kas nobijušies no nezināma cilvēka izplatītām pasaciņām. Nes kāpēc izdomājumi satrauc mūs vairāk. Patiesībā ir savs mērs, bet tas, kas nāk no nezināmiem avotiem, dod bailīgai dvēselē vaļu visādiem minējumiem.
Nav nekā postīgāka un grūtāk novēršama par paniskām bailēm, jo kuras citas bailes ir nesaprātīgas, bet šīs bezjēdzīgas. Tad aplūkosim jautājumu sīkāk. Visai ticams, ka notiks kas ļauns, bet šobrīd tas nenotiek. Cik bieži iestājies, kas negaidīts, cik bieži nav iestājies gaidītais. Un ja arī kas notiks, tad kāda gan jēga skriet savām sāpēm pretī. Tu pietiekami ātri jutīsi sāpes, ka tas būs klāt, bet tikmēr soli sev ko labāku. Ko ar to iegūsi? Laiku. Var atgadīties daudz kas, kādēļ draudošās briesmas, lai cik tuvu tās jau būtu, aizkavējis vai pat izgaist, vai ķer kādu citu. Ugunsgrēkā iespējams glābties bēgot. Grūstoša ēka dažu labu maigi nosēdinājusi zemē. Reizēm zobens ticis atrauts no pašas kausta, un viens otrs pārdzīvojis savu bendi. Arī nelaime ir runtumaina. Varbūt tā pienāks, varbūt nepienāks, bet pagaidām tās nav. Tāpēc iedomājies labāko. Dažkārt pat nav nekādu pazīmi, kas būtu nelaimes priekšvēstneses, bet dvēsele sev rada aplams priekšstats. Tā vai nu iztulko kādu divdomīgu vārdu sev par ļaunu, vai pārspīlē cita aizvainojumu un domā nevis par to, cik lielas ir otra dusmas, bet par to, uz ko sadusmotais spējīgs. Nav vērts dzīvot, un postam nebūs robeža, ja baidīsimies visa, no kā vien var baidīties. Šeit talkā lēnāk saprāts, atvēri ar dvēseles spēku pat bailes no acīm redzamā, bet ja to nevar, tad aizgēņā vienu vājību ar citu. Mazina bailes ar cerību. No visa, kā baidāmies, nekas nav tik drošs, lai nebūtu vēl drošāk, ka tas, kas iedvež bailes, nenotiks, un cerētais pievils. Tātad pārbauda savas cerības un bailes, un ikreiz, kad nekas nav skaidrs, izšķir jautājumu sev par labu. Tic tam, kas tev patīkamāks. Kaut arī bailes saņem vairāk balsu, tomēr nosveries uz otru pusi un pārstāj bažīties, un reizēm savā prātā apsver, ka lielākā daļa cilvēku druģainā satraukumā šaudās šurp un turp, kaut gan viņiem nekas ļauns nenotiek un arī nav droši gaidāms. Neviens, kas jau sācis uztraukties, vairs nespēja sev pretoties un nepārbauda, vai viņa bailēm ir īsts pamats. Neviens neteiks, kas to stāsta nav ņemams nopietni, viņš vai nu pats visu izdomājis vai noticējis citiem. Mēs ļaujamies baumu izplatītājiem, baiļojamies par nezināmo, it kā tas būtu kas drošs, zaudējuma mēra izjūtu. Bažas mums tūdaļ pār to bailēs. Man ir kauns, ka runāju tā ar tevi un dziedinu tik vājiem līdzekļiem. Lai cits saka, varbūt tas nenotiks. Tu saki, un kas par to, ja nenotiks, redzēsim, kurš uzvarēs. Varbūt tas notiks manā labā, un nāve kļūs par manas dzīves rotu. Velna rutkas bija Sokrata diženuma vainagojums. Izrauj Katonam no rokām zobenu, viņa brīvības ķīlu, un tu viņam atņem sprāvu tiesas slavas. Bet es pārāk ilgi mudinu tevi, kaut gan tev drīzāk vajadzīgi atgādinājumi nekā mudinājumi. Nevedinu tev projām no tavas dabas. Tu esi dzimis tam, par ko runāju. Tāpēc jo cītīgāk vairo un izdēļo labo, kas tevī ir. Bet nu beigšu vēstuli uzspiesdams tai zīmogu, tas ir uzticēdams tai lielisku izteikumu, ko aiznes tev. Līdzās pārējiem ļaunumiem muļķībai piemīt vēl tāds, ka tā aizvien sāk dzīvot no jauna. Apdomā, Lucīlija, labākais no visiem cilvēkiem, ko nozīmē šis izteikums, un tu sapratīsi, cik derdzīga ir to cilvēku vieglprātība, kur ikdienas savai dzīvē liek jaunus pamatus un vēl pašās beigās sāk lolot jaunas cerības. Aplūko cilvēkus pa vienam, un tu sastapsi vecus vīrus, kas jo cītīgi gatavojas, pretendēt uz amatiem, ceļot, tirgot, kas ir vēl pretīgāks par vecu vīru, kas tikai sāk dzīvot. Es nepieminētu šo vārdu autoru, ja tie nebūtu tik maz pazīstami un piederētu pie izplatītajiem epikūra teicieniem, kurus atļāvos gan cildināt, gan piesavināties. Paliec sveiks!